Un tika sasaukta ārkārtas domas sēde, pamatā šis nepieciešamību par konsolidētā 2015. gada pārskata apstiprināšanu. Un jautājums deputātiem par šo darbu kārtību ir kādi iebildumi priekšlikumi? Lūdzu. Principā iepazīstoties ar šo sagatavot ārkārtas sēdes dokumentiem, man bija lūgums kolēģiem dot papildus informāciju par šiem te konsolidētā budžeta informāciju. Ja tikai saprotu, ka kāda informācija vispār nav sagatavota un vispār tenī. Man pat liekas, es principā nezinu, vai mēs vispār varam šobrīd gatavot par šo jautājumu lemt, ja nav. Tieši par kuri jautājumu? Korekcija ieviesīšu. Ir tā, ka Rīgšķos mājas pārskatu mēs nekonsolidējam. Viņi ir atsevišķi sīvi, viņi veido pašu savu pārskatu, viņi mums tikai sniedz informāciju. Un mēs tikai izvērtējam viņu šo te tā kā nozīmību un mūsu ieguldījumu. Un par cik pašvaldību 2014. un 2015. gadā ir pieņēmis lēmumu, ka dividendes mēs no viņiem neprasam, lai viņi attīstās un dzīvo, un viņu pēļņa sastāv uz šogad tikai 3976 eiro, un tas ir ļoti nebūtisks. Tā kā, cipars priekš pašvaldības, un arī mēs tā kā dividendes no viņiem neprasējām, tad tikai izvērtējam viņu darbību, tā kā normāli konsolidējam, mēs nebūs kalnus. Tas ir mūsu pašvaldības aģentūra, konkrēti par mums, un tie cipari mums arī summējās, un tie arī iespējo šo te konsolidēto pārskatu, Rīgšķos mājas pārskatu nekonsolidējās. Tāds varētu būt. Es gribētu teikt, likums par pašvaldību nodokļiem nosaka, ka principā sagatavoju šo auditēto lienu, jābūt auditēto slēdzienu. Jā, Rīgšķos Es viņu neesmu redzējis, un diemžēl arī nevaru apskatīt. Vēl jau vairāk es konstatēju, ka viņš vispār nav veikts. Jo tajā e-pastā, ko man atsūtīja, tas jau 15. gadu, audits nav veikts. Un tas tiek veikts tikai tagad. Es lūdzu, principā, lai atsūtu man 2014. audita rezultātus. Tos man arī neatsūtīja. Man ir grūti spriest, vai šie rezultāti, ko jūs spriedat, ka nav jākonsultē. Viņi būtībā atspoguļo to, kāda ir reālā situācija Rīgšķos mājā. Es principā saprotu, ka šobrīd Rīgšķos māja nopirkus inovatīvas jaunas tehnoloģijas, kuras principā pielieto, bet dažreiz man liekas, ka viņas pielieto ārškāri. Kā piemēram šie te paši tagad pavasars smilšu, lapu pūtēs. Cilvēks iet pūš tās lapas, kur vienam vajag. Viņš principā visas cigaretes galīņas, visas sapūš krūmos atpakaļ. Visas smilts, kas ir uz ielas sasējušās, sapūš lietas un kanalizācijas ūdeni caurījumos. Vai tas ir normāli pielietot šādas augstas tehnoloģijas? Un principā, skatoties uz visu pārējo auditu, man ir grūti spriest, vai vispār, teiksim, mums varbūt jāpalielina tehnoloģijas Rīgšķos mājā. Jāpalielina budžets viņiem nākošu gadu, kā viņi strādājuši. Logina kungs, es tā centīšos bišķiņu pieskaidrību. Protams, šie te gada pārskati ir jebkuram deputātam ir tiesības ar viņiem iepazīties, un to var arī izdarīt un iet arī pie Rīgšķos mājas arī valdes, kur tagad arī nedaudz savādāka, ir jauns šis valsts loceklis, un arī iepazīties un izrunāties ar patreizējo valdi. Ja? Un arī šīs, kā saka, inovatīvās tehnoloģijas, un pilnīgi nevar piekrist to, ko jūs tagad pasniedzat, kādā veidā es saprotu, kad šis jautājums jums tā saredzams, un citiem varbūt savādāk, bet gada pārskatu apstiprina kapitāldaļu turētājs, ja? Un šajā gadījumā to es arī izdarīju, ja? Tā kā es esmu šis kapitāldaļu turētāju pārstāvs, un arī šo, teiksim, gada pārskatu arī apstiprinājām, un arī viņš ir iesniegts tur, kur viņam ir jāiesniedz. Protams, deputātiem gada pārskatu varētu tagad arī
atnest to, ja tieši tas ir jautājums. Bet konkrēti par, teiksim, auditu un pārējo, tas audits katru gadu ir mums šīs vedinātu revidenti un auditors, kas arī veids katru gadu, un viņu, teiksim, viss šie atbildums pārskati un kontrole, viņi nav norādījuši konkrēti mums kā apkārtēju pārstāvjiem par šiem riskiem, un šis mūsu gada, šis mūsu audits, ko veica mūsu iekšējais auditors, jāsaka, diemžēl vēl nav pabeigts, jo arī auditors stājās citā darbā, un tur viņam mazliet jāpievēl. Patreiz ir tik daudz objektīvi darbi, ko izpild varas vadītājs un vadītāji veids, tā kā tuvākā laikā arī, arī šis audita ziņojums tiks arī, sagatavots līdz tādai, vai tas nav kaut kāds darba variants. Tas būtu par šo, bet šis tikšos no pašvaldības 2015. Gada konsolidētā pārskats ir sagatavots, un es lūgtu arī ķerties pie šī pirmā darba kārtības jautājuma šajā domas sēdē, un galveno grāmatvedu Sandru Kristofu arī mums nozīmot šo darba kārtības jautājumu. Konstatētajā gada pārskatā ir iekļaut Ikšķils pašvaldības pārskatu un Ogres un Ikšķils novada pašvaldības aģentūras turismu un sporta kompleksu Zilija kalna attīstības aģentūras pārskats. Tad konsolidētais pārskats sastāv no šo abu pārskatu kurs un maski izsērot savstarpējos darījumus, kā tas pienākās. Sakarā ar to, ka arī šī pašā jau pārskatu fināla procesā mums arī ienāca valsts kontroles vēstule par papildus informācijas sniegšanu un arī joprojām ikdienas kontroles revīzijas process. Mūsu revidenti veica ļoti rūpīgu katru ciparu un katru skaidrojumu, katru vārdu, datu pārbaudi, īpaši pastiprināt. Cipari bija gatavi 14. aprīlī, gadu pārskatā aprakstošā daļa bija gatava 19. aprīlī, bet par cik viss tas tika nobīdīts tā kā drusku malā, jo vēlreiz dažādos viedumos sniegām dažādus skaidrojumus, lai šis gada pārskats arī tā kā balstītos par tiem prasījumiem, ko valsts kontrole mums jautā. Un tāpēc viņš netika virzīts uz 27. aprīļa domas sēdi, jo īsti zaļo gaisu revidenti mums pēc savas pārbaudas padziļinātās dēļ tikai 4 dienas vēlā pēcpusdienā. Un tāpēc tagad mums esam šeit. Ar šo ziņu arī ko piepazīt? Ar ziņojumu es jums nosūtīšu šodien. Katrā ziņā ziņojums tiks dots, un viņš nav atteikts kā citādi pašvaldībās, kā mēs jau varbūt zinām. Un ziņojumu arī viņš ir pozitīvs, un šodien valsts datu sistēmā mums ir pievienots elektronisks, tad no šīs elektroniskās sistēmas es arī esmu nosūtīšu. Un pagājušā pēc šī gada. Ja tik vienkārši skatoties uz šiem skaitļiem, tad jūs esat tādi attīstības. Man liekas nav pretīm, es neesmu pārbaudījis matemātikas, bet kritulis vai nav. Bet skatoties, ka mēs sekojam ļoti labi tam valstīm, kas, teiksim, ir ļoti labi spējuši konsolidēt savus budžetus un sapratuši vienu lietu, ka mēs būtībā Brazīlijas piemērs, vissevišķi Grieķijas piemērs, ir izsilst ar to, ka principā nevajag vērtīties pēc lieliem aizņēmumiem. Jo vairāk aizņemamies, jo labāk dzīvos mūsu iedzīvotāji un strādās. Līdz ar to mums nav nekāda breņķa par to, ka pašvaldībām nevar bankrotēt. Pie uzņēmumu, teiksim, darbības, man šāds stāvoklis būtu līdzvērtīgs nedaudz domāt par maksāt spējai. Jo principā tās vajadzības, ko vajadzētu mums šobrīd darīt, ir biedrējuši. Bet ņemot to, ka Eiropas valsts kā Grieķija mums ir paraugs, tad principā nevajag uztraukties, tad principā mums augustēties kopsumā. Jūs
priecē, ka jūs pārzināt šo te finanšu sistēmu, ekonomiku un gribu jums oponēt, jo arī cik arī tā saprotams, ir vēl viena tāda lieta, ka privāta, teiksim, uzņēmuma darbība vai kapitāla sabiedrība darbība, kas balstās noteikti pavisam savādāku metodoloģiju, ja, un filozofiju. Mums pašvaldība strādā, teiksim, pašvaldības iedzīvotāju labā, un šīs te vajadzības, kuras ir radušās Ikšķilas novadam saistībā ar straujo iedzīvotāju skaitu pieaugumu, ir pavisam savādāka šī situācija. Un šeit mums lēmēji varai, manā skatījumā, deputātiem, ir jārisina šīs vajadzības, šīs problēmas, un šeit šie instrumenti, kādi viņi valstī ir, arī manā skatījumā, un arī ar kolēģiem es runājos, diezgan, cik man ir tā saruna bijusi, arī atbalsta šādu, teiksim, politiku, arī veidot gan skolu, gan bērnu dārzu, ja, un vienīgais iespējamais naudas līdzekļu avots ir aizņēmums valsts kasē, un jāsaka, arī iepriekšējos periodos, arī, kā pašvaldība, Ikšķilas pašvaldība, kā ir dzīvojas, viņi dzīvojas ļoti prātīgi, un patreizējais ietekmes rādītājs, kurš drīkst būt ietekmi uz rīta aizņēmumiem 20%, patreiz mums ir 3,1%, un mēs ar izpildu direktoru arī esam parēķinājuši, ka iekļaujot šīs te vajadzības, es nosaukšu varbūt skolas būvniecība, kas lēšama, un kolēģi solīja, ka šonedēļ tiešām tas notiks, ka tiks izsludināts šis iepirkums uz būvniecību lēšams uz 5 miljonu eiro. Bērndārs ar kaut kur līdzīgi šo te ieprojektēšanu, jo notiek ļoti neredzamais darbs šie tehnisko projektu menedžments, kas nebūtu nav vienkārši, bet jāsaka, pa laimi iet uz priekšu. Tīnoši tautas nams, centra laukums, sporta halle, doktorātam, ārstu prakses, viss tas mums sastādītu, ja mēs visus šos te projektus realizētu, būtu tas rādītājs apmēram 12% no šī mūsu budžeta ietekmes šie te. Un šeit būs mūsu loma, vai mēs akceptēsim vairāk šos projektus vai nē. Skola un bērnu dārs, tā ir manā skatījumā un lielākā daļa kolēģi skatījumā svēta lieta. Pārējo, protams, ir jādiskutē, varbūt rodas citas iespējas, Eiropas struktūra fondi, tas izcīnītais, kas skolā, pie skolas būvniecības naudiņas, mēs esam ganīs skaistajos MK noteikumos ar lielu enerģiju, ko mēs braucām un arī mūs iekļāva, ja. Tur būs kaut kādas naudiņas, cik viņas lielas būs, tas pats mazumiņš var būt, cerēsim, ka būs lielākā nauda. Tā kā šeit ir tas stāsts, un runājot par valsts maksāt nespēju par Grieķiju, mēs domājam, mēs neesam Grieķijā, mēs esam Latvijā, un mēs gribam savā valstī, gan savā novadā, lai mūsu cilvēki paliktu tepat uz vietas, lai mēs radītu tos apstākļus, kas viņiem neliedz, kā saka, liedz domāt kaut kāds cits lēmums pieņemt un ar jaunām ģimenēm braukt projām. Un patreiz arī tā mūsu kopīgā pašvaldības darbība ir bijis vērsta, lai mēs šo vidi Ikšķilas novadā tiešām kārtotu pēc labākās pāraudzības, pēc vajadzības, un lai šī cilvēki būtu apmierināti. Protams, Logina kungs, jūs var saprast, tuvojās vēlēšanas, ja, un katram kaut kādā veidā arī ir jāpasaka kaut kas tāds, arī, tāds, kas ir jāpasaka šajā periodā.
Un, protams, tas arī viss kopumā diskutējot, dod tikai pozitīvu rezultātu, tiek aktualizētas šīs problēmas un šie jautājumi par projektiem un tādā veidā arī šajā demokrātiskā procesā mēs arī virzamies uz priekšu. Es gribēju pateikt viedokli gan par Logina kunga runājumu, gan to, ko Ingūs it kā aizstāvējās. Manuprāt, es nepiekrītu Ingūnu, ka Logina kungs ļoti erudīts šajos jautājumos. Es gribētu uzsvērt pretējo, jo mēs šeit runājam par 2015. pārskata gadu. Un šajā pārskata gadā arī deputāts vairāk koncentrēties uz izpildīto un tieši uz pozitīvu šajā pārskatā. Mēs absolūti neesam ņēmuši par tos kredītus, par kuriem runāja Logina kungs, par to iespējams diskusija bija vieta apstiprinot 16. gada budžetu. Un es gribētu uzteikt gan mūsu visu komandu, gan mūsu darbiniekus par to, varbūt šajā vadības pārskatā jūs redzat trešo sadaļu, kur visi rādītāji pozitīvi, kopējie budžeta ienākumi ir pieauguši par 6,2% salīdzinot ar 14. gadu, iekasēt nodokļi, gan iedzīvotāju ienākumu nodoklis, gan arī nekustamā īpašuma nodoklis. Un šajā gadījumā es domāju, ka mums ir arī jāapskatās uz šo aizgājušo gadu, kā mēs esam pildījuši budžetu un kādi ir mūsu darba rezultāti. Un te, protams, mazliet ir ar skumjām jāsaka, ka mūsu valstī daudzos, varbūt tādos birokrātiskos procesos mēs redzam, ka ļoti kavējas tās mūsu saimnieciskās vajadzības, lai mēs mūsu iedzīvotājiem varētu nodrošināt tik un vitāli nepieciešamos pakalpojumus, kas pats attiecās gan uz dažādiem projektēšanas jautājumiem, kur iespējams vajadzētu atvieglot šo situāciju, gan arī Zilokalnu aģentūrā mums gandrīz vesels gads pagāja mēģinot saņemt no vides aizsardzības institūcijām projektu saskaņojumus, kas mums faktiski 8-9 mēnešiem nozīmē reālo saimniecisko darbību. Tā kā lai nebūtu tā, ka ir tikai šis negatīvais viedoklis, es gribēju pateikt kaut ko pozitīvu, ka paldies mums visiem veiksmīgi nostrādāt 15. Varbūt drusku pieprecizēšu, ka uz otro mirkli mūsu parāds ilgtermiņa un īstermiņa sastāv 2.184.000. Un īstermiņa daļa no šī te ir 275.000. Arī apmaksāta, tā kā IKT 260.000 ir tas vidējais lielums, un mēs gadā aizmaksājam atpakaļ par šiem te ilgtermiņa projektiem, ilgtermiņa aizņēmumiem. Tas ir ļoti mazs stipars. Lūdzu, Logina kungs. Es gribētu nedaudz atbildēt Kevins kundzei. Principā jautājums, kas šodien skar tiešām, ir saistīts ar pagātni. Nevis ar nākotni, bet Ratņa kungs vairs šajā konsultētajā budžetā nav lietots. Mēs atskatāmies uz vēsturi, kā mēs esam strādājuši. Tāpēc es gribu teikt vienu, ka, teiksim, ja mēs godīgi gribam parādīt rezultātus, tad, teiksim, šīs atskaites, manuprāt, bija jābūt redzamiem visiem deputātiem. Nevis tikai, teiksim, protams, jums, kā priekšsēdētāja vietniecei, kas labi zinām šie skaitļi priekšā. Man, diemžēl, nav iespējams katru dienu ar to iepazīties. Un, principā, skatoties, teiksim, kur ir iedevuši auditē, kāpēc te Ogres slimnīca, jums esat zinājuši, kāpēc viņi nav auditēti. Toties atskaitē parādās, Pīšķils mājā audits ir veikts. Tā kā ticēt šiem dokumentiem, ko jūs tik kvalitatīvi esat sagatavojuši? Ogres slimnīcai ir cits auditējums periods, ar viņu lielais nodokļu maksātājs, viņiem audits nāks tikai mājā. Tāpēc šie dati ir neauditēti. Mūsu ieguldījums ir 12,15%, kas ir ļoti nebūtisks cipars un ieteikums pašvaldības darbu, kas nekādīgi neietekmē. Un Ikšķeles māja ir savu pārskatu apstiprinājusi 4. aprīlī. Neauditētie dati man bija doti uz 31. martu, bet jau bija arī revidēti jau tāds, teiksim, slēdziens mutisks, jo mums bija jāveic izvērtējums. Viņi apstiprināja, viņu valde
Bet vēl piebilstot, cik man ir informācija, Edgars nevajag izlikties pa galīgu, kā saka, nezinīti, cik man ir informācijas, jūs tiekaties gan ar Rubeņu kungu, gan arī esat samērā bieži viesis Ikšķils mājā, un jums šī informācija ir visnotaļ zināma. Arī problēmas, bet tās problēmas ir arī jāpiekrīt Dacei, viņas ir pozitīvas, jo arī viss tās programmas, ko mēs esam Ikšķils māju tieši Grants, Saguma ielu, pašvaldības ceļu uzlabošanām, kad mums vajadzēja tagad uz Eiropas naudām, mums bija samērā lielas problēmas, arī daudz ar kritērijas ievērot. Es tā, ka mēs esam diezgan lielu mājas darbu labi izdarījuši. Un šī tehnoloģijas, kad pa pūšanu un pārējo, nezinu, vai šeit ir tā vieta, kur mēs varam, kā saka, arī diskutēt par savādākā vietā un uz vietas paskatīties. Lūdzu, vēl jautājumu. Katrā ziņā revidentiem bija ļoti pozitīvs iespējas par Ikšķils mājas darbu. Viņi 15. gadā ļoti uzteica, kā viņi ir sakārtojuši, ko viņi ir ieviesuši. Jā, nezinu par tehnoloģijām, bet katrā ziņā no grāmatvedības uzskaitas viedokļi viņi ļoti pozitīvi atsaucās Ikšķils mājas šo darbu. Jā, labi. Var jautājumi par šo? Man jautājums savādāk Vladimam vienam, tie grūti visi viesūlēs arī kaut ko Vladimam tieši tādā veidā kādiem. Man interesē arī tas iela, jā, ja jums pirmā bija reikusi darbus, vai līgumā bija rakstīts aizstrādāt, vai varētu to 15. mājās atvainojas, ja. Tur bija rakstīts arī, ka jums būs arī tāds darbs, ko reiz pēc tam 15. sākuma līdzi, bet tur neidējas pieņems segumā, ja un nobrauc 15. reiz vai dosim, ja. Un tā kaut kā tā nav viņa nesanāk, mums varbūt tā sakarvē, kā tas jau liecina to pasauli, nav vienkārši pievērst pareiz uzmanību, nav pievērst pareiz tehnoloģijas, ka ir cilvēks kodīs, jau visu vienmēr Ikšķils mājas pareizās tehnoloģijas. Un par ozolību pārtu, par līderi, tad es jau atnesim par pārtus atvainojas, ja. Tur pieņemsim arī, es pieņēmu, ka bija darbā vienmēr grābu lapas, sagrābu lapas no pārka, ja. Rubenski ievies tādu kā mūžēšanas metodu. Tagad mēs skatāmies, ka tur ir stāvoklis sūna iekšā, tas ir pārspējums iegūdījām ielu nav iekšā. Mēs gan uzlabojam augstas struktūru, uzlabojam visu, tā tur ir sūna nav iekšā. Kaut kā anilai tā mūžēt, tas kā pārks nepilsālēm, kad maniem darbiem visiem pēc ko reiz. Nav jau vienmēr tādās tehnoloģijas pareizes. Protams, arī pozitīvās darbības mums ir tā jau nav vairs. Un arī citi jautājumi. Vēl lūdzu, kas grib izteikties par mūcēšanu, par labām. Paldies. Man būtu priekšlikums par pirmo darbu kārtību par Ikšķils māju pašvaldības 2015. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu. Nobalsot, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Lūdzu. Pret. Atturās. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums. Lūkšu vēlmu par papildus finansējumu jaunas ielas sabiedrības ceļu un ugunsdzēsības līķu būvniecību būvprojektu izstrādēju un autobusu uzraudzībai. Es iesākumā varbūt painformēšu, kāpēc ir radies šāds domas lēmuma projekts. Iepirkuma komisijai strādājot arī tika saņemti šie piedāvājumi. Un tas cipars, ko mēs apstiprinājām trešdien, ja jūs atceraties, tie bija 10,000 eiro šim projektam, izrādās, ka piedāvājumi tik zemes tas rādītājs nav. Ir šis cipars tāds, kāds minēts ir lēmuma projektā, to tu bija galva izstāstījis. Un tad, lai nekavētu šo projektu, jo viss tas ir ļoti cieši saistīts ar bērnu dārza projekta izstrādi un tālāk ar būvniecību, jā. Oi, aizrunāju. Man ir ļoti atlieks, un es tiks atbalsts. Tā vieta ir ļoti tāda. Jā. Ko bija piedorīt kolēģi un laikam pēdējais dienu. Es lūkšu labāk un mazliet vēlreiz. Iepirkuma komisijas sēde notika arī tieši 27. bet vakarpusē, tad, diemžēl, uz domas sēdi mēs
nevarējām šo apstiprināto 10 000 nekādīgi izmainīt pēc reālās situācijas, un līdz ar to mēs iepirkuma komisijas sēdē tika apstiprināts šis iepirkums 13 320,02 eiro bez PVN, un ar PVN tie 16 359,22 eiro. Un līdz ar to papildus ir nepieciešams šie 6360 eiro. Un attiecīgi arī otrs lēmums ir par attiecīgiem grozījumiem budžetā. Mēs izgrozam tos 6360 eiro un tiem pašiem līdzekļiem, kur izgrozījām tos 10 000 un pieliekam atkal klāt šā projekta realizēšanā. Lūdzu, jautājums. Man ir jautājums par to, principā es uzskatu, ka šis jautājums, kas iet, kā viņš ir noformēts, neatbilst domas darba specifikai. Jo principā mēs nelēmējam par vienu pretendentu apstiprināšanu, mēs lēmējam tikai par summu piešķirt papildus vai nepiešķirt. Bet tā kā viņš ir sagatavots, viņš pilnībā ir sagatavots, mēs apstiprinām vienlaicīgi arī konkursu rezultātus, kā vienīgais pretendents, kas ir atzīts, un vienīgais, kas ar šos jautājumus. Man būtu lūgums, mums ir izmantoši iespēju, jau ir divi juristi pie galda, un Laine ir mums arī iepriekšējā iepirkuma speciālisti, ja, un arī no juridiskās puses te ir kaut kas tāds, ko tipologi mums teica. Varbūt es atļaušos Lainas vietā pateikt, jā, jo Laina, godīgi sakot, pēc atvaļinājuma pirmo dienu viņa to lēmumu projektu nebija redzējusi, bet šo lēmumu projektu sagatavoju es un atļaušos komentēt Logina kungam, kad tur ir nevis, ka jāapstiprina vienīgais pretendents, bet tur ir paskaidrots deputātiem, kāpēc jāveic grozījumi budžetā. Tas arī viss. Tas ir pamatojums, tas ir skaidrojums, un tāds saprotams, kāpēc nepieciešams konkrētā summa un kāpēc jāveic grozījumi budžetā. Es domāju, ka tad būtu ļoti pareizi ja būtu pievienots jūsu protokols šim jautājumam, un pirmā rinko vispār būtu izslēgta no šī lēmuma, tad es atceros, mēs varētu nobalsot. Es varbūt tās, kā iepirkuma komisijas priekšēdētāji komentēšu, mums tāda komisijā Laina ir protokols, un viņiem pagājušajā nedēļas ceturtdien, piekdien bija atvaļinājumā. Sēde, kā jūs redzat, notika trešdienas vakarā. Lēmums tika pieņemts, viņš juridiski ir stājies spēkā, bet protokols tehniski nav sagatavots uz šodienu protokolu. Protokols sagatavot, kas likumu mēs zinām vēl vairākas dienas pēc lēmuma pieņemšanas. Tāpēc arī protokols nav klāt, bet manuprāt, lēmumu pamatojuma daļā ļoti izsmeļoši ir atsauce gan uz protokolu numuru, gan uz komisijas norises laiku, gan uz lēmumu būtību, un pašā domas lēmumu leņošajā daļā, kur ir punktiņš 1 un 2, mēs skaidri redzam, ka lēmums ir tikai par naudas summas par finansējumu novirzīšanu projekta realizācijā. Iepirkuma komisija nav tiesīga izpildu direktoram likt priekšā parakstīt līgumu, kamēr šāda summa nav paredzēta budžeta. Pareizi viss pēc procedūras tiek noformēts, lai līguma parakstīšanai būtu rezervums budžetā. Visu tā procedūra, manuprāt, ir visu skaidrs un nav nekas nepareizi. Es tādā gadījumā uzskatu, ka jāveic jauns konkurss. Jo viena pretendents, cik es saprotu, ir nepietiek, kurš tā novērtēt par budžetu 6000, nemaz jāiera. Nē, ir divi varianti. Jā, ja tā summa ir tik liela, ka jūs šodien nobalsosiet pret, tad arī mēs, protams, to darīsim. Bet mēs virzam šajā gadījumā lēmumu projektu uz domas sēdi, lai pārliecinātos, ka deputāti ir mieru par šādu summu šo projektu īstenot. Es varbūt fonā paskaidrošu, ka šīs ir mazās ieliņas, šī projektēšana, viņa diezgan smagi mums iet iepirkuma komisijās uz Lībiešu ielas, to, ko Ingūs bija sākumā domājis projektēšanu, bet pamatoti, jo mēs sludinājām vairākas reizes iepirkumu, jo sākotnēji vispār nepieteicās neviens pretendents, un